Daugavpils pašvaldība turpina sadarbību ar pilsētas apkaimju kopienām. Jau vairāku gadu garumā sabiedriskajām organizācijām pieejams pašvaldības atbalsts dažādu iniciatīvu īstenošanai. Pašvaldība pakāpeniski attīsta un labiekārto publiskās infrastruktūras objektus pilsētas apkaimēs. Sociālais dienests īsteno uz vietējo kopienu stiprināšanu vērstus projektus. Savukārt pašvaldības jaunatnes, sporta, kultūras un turisma jomu speciālisti piedāvā saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas gan pilsētas centrā, gan apkaimēs. Turpinot iesākto darbu ar kopienām, trešdien, 13. martā, pašvaldība uz tikšanos neformālā gaisotnē Vienības namā aicināja pilsētas apkaimju aktīvos iedzīvotājus un nevalstiskās organizācijas. Mani tiešām ļoti patīkami pārsteidza tā pozitīvā gaisotne, kas valdīja šajā tikšanās reizē, un mēs vēlreiz pārliecinājāmies, cik Daugavpilī ir daudz aktīvu cilvēku, kas reāli grib līdzdarboties un kas vēlas iesaistīties arī darbā ar pašvaldības iedzīvotājiem. Un mēs arī, turpinot šo sadarbību ar apkaimēm, arī esam iecerējuši jau pēc 2 nedēļām, lieldienu laikā, arī padomāt par to, kādā veidā apkaimes varētu arī palīdzēt mums šos lieldienu pasākumus padarīt skaistākus arī apkaimēs. Un man bija patīkami, kā jau arī mūsu struktūra vienības ir padomājušas, kā sadarboties ar apkaimēm. Tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji pastāstīja par vasaras periodā plānotajām sporta un lokālā turisma aktivitātēm Daugavpils apkaimēs. Nevalstiskā organizācija Mežciema biedrība dalījās ar savu pieredzi aktivizējot savu apkaimes kopienu. Biedrība Cita Daugavpils prezentēja savu iniciatīvu par pastaigām apkaimēs, bet Dienvidlatgales NVO atbalsta centra vadītājs Oskars Zugickis informēja par pieejamām atbalsta iespējām. Mums ir tāda ideja sporta un jaunatnes festivāli. Tie ir 3 lielie festivāli, starp kuriem atpūtas periodā būs organizēts treniņu process apkaimēs. 2. jūnijā mums ir pirmais sporta un jaunatnes festivāls, kurš notika pilsētas svētku ietvaros. Un tad no tā festivāla mēs sāksim organizēt treniņu procesu. Un, piemēram, visi jaunieši zinās, ka pirmdienās 6. vakarā Rugeļu futbola laukumā ir futbola treniņš. Tad otrdien pilsētas centrā, Esplanades parkā, ir pludmales volejbola treniņš. Un tādā veidā būs iesaistīti 4 sporta veidi. Tas būs futbols, florbols, 3x3 basketbols un pludmales volejbols. Visas vasaras garumā katru nedēļu vairākās pilsētas apkaimēs notiks publiskie treniņi, kuros piedalīties varēs ik viens pilsētas iedzīvotājs, bet savas spējas un veiklību izveidotās komandas varēs parādīt sacensībās sporta un jaunatnes festivālos. Daugavpils turisma nodaļa kopā ar Daugavpils aktīvajiem apkaimju iedzīvotājiem strādā pie idejas, lai varētu realizēt pārgājienus. Un šie pārgājieni notiks dažādās pilsētas apkaimē. Protams, šogad arī ar biedrībām mēs kopīgi vēlamies organizēt velo maršruta dienu un dosimies kopīgā velo braucienā pa Daugavpili. Augustā mums ir ieplānots Daugavpilī organizēt lielo pārgājienu, kas būs pievienots maršrutam, lielo pārgājienu maršrutam Latgalē Ezertaka. Tajā ietilps dažādu punktu lokācijas. Un tas ir interesants piedāvājums, jo mums ir svarīgi pievienoties arī kopīgajam Latgales maršruta plānam. Arī šogad aktīvajā turisma sezonā turisma nodaļa aicinās daugavpiliešus doties izzinošās ekskursijās gida pavadībā, atklājot interesantākās un mazāk zināmās pilsētas vēstures lappuses. Savukārt biedrība Cita Daugavpils šovasar piedāvā doties apkaimju pastaigās izsteigā apkaimes Izzini Daugavpili. Plānots, ka tās notiks vismaz 5 apkaimēs. Ikvienam interesantam būs iespēja iesaistīties maršrutu plānošanā un pastaigu vadīšanā, atklājot interesantas vietas, stāstus un daloties ar ierosinājumiem, kā padarīt savu apkaimi vēl pievilcīgāku. Gan pašvaldības darbinieki, gan aktīvie pilsētas iedzīvotāji, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji atzina, ka šādas tikšanās ir nozīmīgs solis, lai veicinātu komunikāciju un sadarbību starp pašvaldību un iedzīvotājiem, kā arī sadarbotos kopīgu mērķu sasniegšanā. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.